Nu, ņemot vērā mūsu esošo situāciju, šis nav paredzēts kā tāds liels zināšanu kopuma nodošana vai kaut kas tam līdzīgs, bet vairāk vienkārši pastāstīt par lietām, ko un kā es daru, no kurienes es esmu radies, kā esmu nonācis fizikā nedaudz un tam līdzīgi. Tā kā, cerams, ka kaut kas noderīgs no tā būs. Skatāmies tālāk cauri. Tātad, kas ir tas, ko es jums vēlētos šodien pastāstīt? Nu, kā parasti man katrai prezentācijai un tas fons, ko es izmantoju, diezgan daudz uz dažādām lietām atsaukšos, ko es daru arī ikdienā. Nu, es arī šādas prezentācijas taisu arī ikdienā. Melns fons, balti burti. Tas ir mans stils, man liekas, tas ir ļoti interesanti un ērti. Tad, tas nāk no tā laika, kad vajadzēs prezentēt dažreiz uz sienām. Nu, tad balti burti uz melnu fonu ir ļoti labs veids, kā prezentēt jebkurā vietā. Nu, lūk, un tad, kā jau katrai prezentācijai, parasti ir mērķis un uzdevums. Nu, tad mērķis šajā gadījumā ir šo to pastāstīt un dalīties ar pieredzi. Jūs šīs nodarbības beigās šo to būsiet dzirdējuši un būsiet dzirdējuši manu pieredzi, tad mērķis būs sasniegts. Un veids, kā mēs to izdarīsim, tie uzdevumi būs caur dažādiem piemēriem. Tātad pastāstīšu dažādus piemērus par to, ko un kā es daru, un varbūt kaut kas no tā jums arī attiecīgi palīdzēs. Ja jūs gribat uzdot jautājumus un jūtat, ka vajag ko darīt, droši rakstiet jautājumus, jo es jutīšu, ka tas ir tajā brīdī, es atbildēšu uzreiz, ja nē, tad es atbildēšu vēlāk, bet droši komunicēt. Man ļoti patīk, kad jūs arī lielajā nodarbībā rakstījāt jautājumus, izteicāt viedokli, tas, man liekas, ir ļoti labi, un es to iedrošinu jūs arī turpināt. Nu, tad tās lietas, jeb īsumā, kas tie elementi, pa kuriem es vēlētos šajās 40 minūtēs, mazliet vairāk kā 40 minūtēs runāt, ir tāds pārskats, mazliet vēsturi par to, kas tad es esmu bijis, kā Džefs arī stāstīja par CERN vēsturi, es nedaudz pastāstīšu savu vēsturi īsumā, par mācību virzieniem, kā es redzu tās lietas, kā būtu varbūt ne jau gluži kā būtu jāmāc, bet kas ir tas, kā es saskatu, kā varētu mācīt, kā varētu kaut kādas fizikas lietas mācīt, daži atkārtojumi par to, kā pētniecības darbi iet šajā visā iekšā, matemātiskie modeļi, kur mēs tos izmantojam, neizmantojam, patstāvīgie mācīšanās elementi, komandu sadarbības prasmes, pārliecības treniņš un informācijas apkopojums. Tad ir tādi dažādi elementi no manas ikdienas dzīves. Manas ikdienas dzīves ir tajā, ko un kā es daru skolā. Pirms mēs ejam uz priekšu, veidojot šo prezentāciju, man nāca prātā šīta filma Graustu miljonārs. Un tas, ko es skatījos šajā filmā, un tas veids, kā viņš atbildēja uz jautājumiem. Jo tajā brīdī, kad viņš atbildēja uz jautājumiem, varbūt tie, kas ir redzējuši filmu, atcerēsies, kas nav redzējuši, mazliet ieskicējuši, ir par to, ka tajā brīdī, kad viņam tika uzdots jautājums, viņš to atbildi jautājumam smēlās savā pieredzē, kaut kādās savos notikumos un atmiņās, kas ar viņu ir notikuši dzīves laikā. Un, faktiski arī šajā brīdī, veidojot šo prezentāciju, man likās, ka es tā kā ieskatos savā dzīvē atpakaļ un varu redzēt, kā noteikti elementi ir palīdzējuši man veidoties tāds, kāds es esmu, ar saviem visiem priekiem, bēdām, trūkumiem un labajām pusēm. Un es aicinātu katru no jums arī tādā veidā pārskatīt un padomāt, kā mūsu pieredze ir veidojis to, kādi mēs esam tagad gan kā cilvēki, gan kā skolotāji, gan kā personības. Tāpēc man tas tā ļoti, un es ik pa laikam arī tad, atsaukšos uz kaut kādiem elementiem un varbūt, ja ne pareklamēšu, tad vienkārši pastāstīšu dažus elementus. Nu, lūk, un pirmais tātad par to, kas tad es esmu. Kas tad es esmu, kur es esmu radies un tam līdzīgi. Varbūt ne jau gluži tāda personīgā vēsture, bet profesionālā ziņā. Un, man likās ļoti interesanti atrast dažas fotogrāfijas. Tas esmu es. Vairāk kā 10 gadus atpakaļ, kad es tikko sāku strādāt kā skolotājs. Šī ir bilde, kas ir fotografēta vēl pirms es kļuvu par skolotāju, bet jau tajā procesā. Fotogrāfija iespējamās misijas mājaslapai, lai tā kā jauniem dalībniekiem tur varētu tā kā parādīt. Viņa fotogrāfijas pilnīgi jauns, čalis, gan vai nezināja, kas un kā, bet ļoti interesanti paskatīties uz sevi. Un tas esmu es pirms gada, man liekas, jau vairāk pirms gada, man liekas, tad, kad vienā no pirmajā, ne šī, bet pagājušā gada 1. septembrī mūsu skolas atklāšanā mums Siguldas ģimnāzijā mainījās sēkas, un tad līdz to ir vērā ņemamas izmaiņas. Ja? Man smieklīgi pašam uz sevi skatīties, bet, kā saka, esmu kļuvis sirmāks, tie gadi ir darījuši savu, bet, joprojām interesanti. Un tagad es domāju, vai šis tagad parādīsies, un tas esmu es šogad.
atļāvos ielikt arī tādas netradicionālākas fotogrāfijas. Šis ir no mūsu šī gada iesvētībām, un mums katru dienu bija jānāk citām tērpā uz skolu, un šajā gadījumā tad bija pludmale, diena pludmalē. Nu, tad izvēlējos atbilstošu tērpu tā, lai es varētu nākt kā diena pludmalē. Tāds varbūt mazliet netradicionālāks, bet es pēc brītiņa arī nonākšu līdz tam stāstam, par ko tad tas ir un kāpēc tā bija. Bet labi, fotogrāfijas ir viena lieta, tad nedaudz. Jūs jau noteikti zināt, esmu Jānis Bukins, tāds dzimis un bijis uz doto brīdi un arī lielāko daļu no savas profesionālās skolotāja daļas dzīves. Ja var teikt, es esmu bijis Siguldas valsts ģimnāzijas skolotājs. Esmu pirms tam arī mācījis Rīgā 1 gadu 3. ģimnāzijā, bet tā lielākā dzīves daļa un pieredze man ir Siguldas valsts ģimnāzijā. Vai tas ir labi vai slikti, es to nevaru teikt. Ir cilvēki, kas man teikšu, tu jau tikai valsts ģimnāzijā māci un tu nemāci parastajās skolās. Kā ir, tā ir. Katrā skolā ir savi izaicinājumi, katrā skolā ir savi trūkumi un ieguvumi. Un kāda man tā situācija ir, tādu es ņemu par labu un darbojos tajā, kas man ir dots apkārt un skatos. Attiecībā uz fonu, tad es sāku mācīt 2010. gadā. Man liekas, ka tas bija pagājušajā gadā. Es joprojām jūtos, ka es neko nezinu. Bet tie sanāk, ja tā parēķina, šis jau ir 11. gads, ko es mācu skolā. Kaut kāda pieredze ir uzkrāta. Dažreiz liekas, ka ir, dažreiz liekas, ka nav. Bet tas tā vienkārši fonam, lai zinātu. Pirms tam mācījos ekonomiku un fiziku. Lai dīvaini skan, es vienmēr skolā saku, ka, ja jums ir divas iespējas, ko mācīties, mācieties ekonomiku un fiziku. Tas nav tāpēc, ka es to esmu mācījies, bet man liekas, tāpēc, ka tas ir interesanti. Iespējams, ka tur ir sava saistība, bet man liekas, ka šie divi foršākie priekšmeti, ko mācīties. Un atsaucoties uz Ģirta prezentāciju, man liekas, ka šie ir interesanti priekšmeti tāpēc, ka viņi tiešām pēta to, kā darbojas likumsakarības. Ne tikai par to čakarēšanu, bet arī par tām likumsakarībām. Fizika pēta dabas likumsakarības un ekonomika pēta sociālās likumsakarības, ekonomiskās, monetārās likumsakarības, bet pamatprincipi, ka mēs mēģinām, kā kaut kas ietekmē kaut ko, joprojām paliek. Un, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs un fundamentāls lietas, ko mācīties, lai saprastu, kā pasaule strādā. Es pie tā punkta vēl pieturos, gluži viņu pilnībā nenoraidu, bet jo man tas ir bijis svarīgs manā attīstībā. Un viena svarīga lieta tomēr, ko es vēlos pateikt, es šogad esmu kļuvis par audzinātāju. Un, man liekas, tas ir ļoti, es zinu, iespējams, jūs lielākā daļa esat bijuši audzinātāji, jums tas ir skaidra pieredze, bet man tas ir kaut kas jauns, un man liekas, tas ir ļoti interesanti. Vai tas ir labi vai slikti, to es vēl nevaru pateikt, jo ir pagājuši tikai daži mēneši, bet tomēr audzinātāja loma piešķir citādāku skatu uz dzīvi skolā. Un to es arī redzu, un tā fotogrāfija ir no tā, ka mums kā audzināmai klasē bija jāiet uz skolu tajā pludmales tērpā, tad arī es kopā ar viņiem gāju pludmales tērpā. Ļoti interesanti bija staigāt šļopancēs pa skolu, netradicionāli. Lūk, bet tas jautājums beigās ir par to, ka, kad es kļūšu pieaudzis. Tas man visu laiku ir domājot par to, kad es mācos, kad es mācu, nevis mācos. Tad vienmēr tas ir par to, ka es jūtos jauns skolā, un, manuprāt, tā ir viena burvīga īpašība. Dažreiz pat liekas, es varu tā oficiāli attaisnot, kāpēc es esmu tāds, kāds es esmu, tāpēc, ka esmu skolā. Tur var uzvesties mazliet citādāk. Labi, nevajag jau pilnīgi citādāk, bet tomēr. Man vienmēr ir tā lieta, vienmēr tā sajūta ir par to, ka tad es beidzot kļūšu pieaudzis un tādā pozitīvā ziņā, ka tas jaunības enerģija, kas nāk no skolēniem, ir viens no lielākajiem dzinuļiem skolotājiem. Es ceru, ka jums tā ir, man tas viennozīmīgi patīk un piesaista. Ejot tālāk, veidojot, un es ik pa laikam iemetīšu dažādas fotogrāfijas, kas man liekas arī skatoties uz citiem, un tad, kad man pateica, ka man šāda nodarbība jāved, man likās par ko, kāpēc. Jo es visus redzu tā kā tajā kreisajā pusē. Man liekas, ka progress nekad nav lineārs, bet vienmēr liekas, ka visiem citiem viņš ir lineārs, tikai man viņš nav lineārs. Es esmu tas, kurš ir lauzies, darījis visas lietas, bet pārējiem visiem tas ir sanācis perfekti. Man liekas, ka katrs ir kādā brīdī šādi ir domājis. Un arī šajā brīdī, kad es taisu prezentāciju, kad es vadu šo prezentāciju, nav tā, ka viss ir bijis ideāli. Noteikti ir tālu no ideāli. Un šajā brīdī es pastāstu varbūt kaut kādus dažus elementus. Bet tikpat daudzi bijuši lauzieni, negulētas naktis un domas, kad jau pašā sākumā, ka es nekad vairs negribēšu būt skolotājs un iešu prom no šī visu un ko es vispār tad daru. Un tā, bet beigās veidojot un pārdomājot, liekas, īstenībā tur ir daudz prieka mirkļi,
kuru dēļ ir vērts nākt uz skolu un varbūt kuru dēļ mēs izskatāmies, tāda lineārs progress, bet tas noteikti nekad nav bijis lineārs progress un vienmēr ir bijuši dažādi aplausieni. Un, tad nedaudz vairāk pie tām idejām, kā es redzu, un es mācības redzu 3 virzienos, kā varētu mācīt un kam būtu jāpievērš uzmanība. Skolēnam kā pētniekam, ka mēs varētu mācīt skolēnu būt pētniekam, kad viņš ierauga likumsakarības, viņš izdomā likumsakarības, viņš saskata, vai tur ir kaut kāda saistība vai nav kaut kāda saistība, līdzīgi kā Ģirds arī minēja par tiem skaitļiem un saistību un tiem grafikiem. Tā ir viena sadaļa, bet vēl vairāk es redzu, ka arī būtu būtiski skatīties skolnieks kā inženieris. Skolēns kā inženieris tāds, kurš risina problēmas. Mums ir dota situācija, un mēs trenējamies atrisināt problēmas. Un, manuprāt, fizika ir viens no tiem priekšmetiem, un ne tikai, bet arī ir viens no priekšmetiem, kas var palīdzēt domāt, kā mēs risinām problēmas. Jo tā problēma risināšanas struktūra ir tā, kas varētu palīdzēt jebkurā dzīves situācijā skolēnam. Un tad, ja Ģirds saka, mēs negribam būt skolēni, kur tiek apčakarēti, tad es teiktu, mēs negribam būt skolēni, kur nezin, kā risināt problēmas. Es domāju, jebkurš gribētu zināt, kā risināt problēmu. Un ja mēs varētu atrisināt pasaules problēmas, es domāju, mēs būtu daudz laimīgāki. Okay, tas tāda filozofiska iezīme, bet problēma risināšana, man liekas, ir viens no elementiem, par ko domāt un runāt ar skolēniem. Un trešā lieta ir skolnieks kā vēsturnieks tādā veidā, ka viņš saskata globālās likumsakarības, kā vēsture ir ietekmējusi zinātnes attīstību, kā tie elementi ir savā starpā saistīti. Un šajā gadījumā ļoti pateicīgs tam temats un elements, kur to var ielikt vairāk iekšā, ir gāzu likumi, siltums un darbs, tagadējās 11. klases temati, kas tagad arī tieši tiek mācīti, kur var redzēt, kā zinātnes sasniegumi ir palīdzējuši ekonomiski attīstīties. Nevis vienkārši, ka mums ir kaut kādas tehnoloģijas, ko fonā mēs lietojam un neapzināmies, bet vispār, ka valsts uzbūve, valsts virzieni, valsts ekonomiska attīstība ir tiešā veidā saistīta ar to, ko zinātnieki ir atklājuši un kā to var izmantot kā inženieri, var izmantot dažādu ierīču veidošanā un ekonomiskā labuma gūšanā. Man liekas, ka to saliekot kopā, tad mēs redzētu tādu lielu, tādu kopīgu tādu cilvēku, skolēnu kā domājošu personu. Bet tā ir sanācis, kad man ar Latvijas universitātes fona izglītību vairāk ir tā pētniecība gājusi līdzi, un tas ir tas mūsu elements, bet es noteikti aicinātu domāt par inženieru un vēsturnieku elementiem arī savā skolas dzīvē. Un tas domāšanas virziens, šeit es arī ieliku, kad ja es, un to es stāstu gan runājot ar skolēniem, gan runājot ar vecākiem un tā, manuprāt, ja skolēns iemācās risināt problēmu, ja iemācās šo inženieru domāšanas ciklu, ka viņš saskata problēmu, izdomā risinājumus, dažādos risinājumus. Tātad pirmais saskata problēmu, izdomā, kāda varētu būt iespējamie risinājumi, izplāno kādu no risinājumiem, rada iespējamo risinājumu. Tātad rada risinājumu, pārbauda, izvērtē un uzlabo un iet ciklu vēlreiz. Ja šo elementu skolēns iemācītos, es būtu laimīgs. Man liekas, man neko vairāk nevajag. Manā skatījumā uz skolēnu, man liekas, ja viņš šo mācēs kvalitatīvi pielietot visās dzīves situācijās, viss punkts, es pietiek, man ar to pietikt. Jo šis var noderēt jebkur, gan kā gatavoties pārbaudas darbam, gan kā būvēt māju, kā veidot ģimeni, jebkurā dzīves situācijā lielākā vai mazākā mērā šo varētu pielietot, ja skolēnam ir mazliet elastīga domāšana un veids, kā domāt, tad šis būtu ļoti labs struktūra. Un man, prieka pilns sirds būtu, ja visi skolēni šo iemācītos. Man ir bijušas situācijas, saskāries, kur skolēni saka, bet šis ir pašsaprotami. Es forši, ka tev tas pašsaprotami, un ir skolēni, kas neko no šī nesaprot un domā, kā vispār no kura gala ķerties klāt. Un bieži vien sarunās ar skolēniem tieši tas, no kura gala ķerties klāt, ir tas pamat elements. Ja mēs varam parādīt, kā to ķerties klāt, tad viss kārtībā. Tāpēc tāds elements arī iekšā. Ja jau pagājuši 15 minūtes, es vēl esmu kaut kur prezentācijas sākumā, bet nekas. Tātad pāris elementi par to, kas tad var palīdzēt šajā pētniecības virzienā. Viens no elementiem ir pētniecības darbi, par kuriem es jau esmu stāstījis, un tie, kuri ir nākuši uz manām darbnīcām, DZM konferencē vai fizikas skolotāju konferencē, šo ir dzirdējuši, bet es vēlreiz uzsvēršu.
ka pētniecības darbi ir ļoti svarīga sastāvdaļa no šī visa, tieši ar domu, ka tas ir tas, kā mēs varam skatīties un iegūt datus un izdomāt, vai tur kaut kas eksistē. Nevis kā pārbaudīt, bet atklāt kaut ko jaunu. Un mana tā pieredze nāk no 2017. gada, kad bija iespēja braukt uz Ameriku stažēties Teaching Excellence and Achievement programmā. Tagad viņi ir zem Fulbright apakšā, bet joprojām ir. Mācamies tātad globālās izcilības programmu, ja nemaldos, tā viņi sauc. Un aptuveni, tad jūs varat noteikti pārskatīt ASV vēstniecības mājaslapu. Katru gadu tiek izsludināta pieteikšanās, un es jums ļoti rekomendēju pieteikties un paplašināt savu skatu, jo šis palīdzēja man iegūt to skatu par to, ka pētniecības darbi var būt kā darbi nevis lai pārbaudītu likumsakarību, bet lai iegūtu likumsakarību. Un mēs varam apgūt saturu caur šādām datu pētījuma analīzes veidiem un skatīties, kas tiešā veidā varētu arī saistīties ar to, ko Ģirds stāstīja. Un šeit ir viens piemērs, klasisks piemērs tagad no šejienes, kad mēs veicām pētījumu. Šajā gadījumā gan tā kā tas bija attālināti, tad tā bija simulācija, kurā mēs veicām vienmērīgi pātrinātas kustības pētījumu. Mēs ieguvām 5 mērījumus un skatoties uz tendenci varam iegūt tādu sakarību par to, ka ātrums ir kaut kādā veidā saistīts ar laiku. Un izmantojot matemātisko aparātu, kaut cik, bet mazliet tas matemātiskais aparāts tomēr ir jāzina apakšā. Izmantojot šo matemātisko aparātu, mēs varam iegūt likuma sakarību šajā gadījumā par pātrinājumu. Ja, kad šis slīpuma koeficients taisnības vienādojumam ir konkrētā brīža ķermeņa pātrinājums. Un šis ir vienkārši izvilkums no manas pagājušās laikam nedēļas nodarbības, kurā tad mēs šos datus apstrādājam, nosakam taisnas vienādojumu un domājam, ko tad tas šajā gadījumā četrnieks, mums bija pātrinājums 4 m/s kvadrātā, ko tas nozīmē un kā mēs to varētu attiecināt tālāk. Ja, tā kā šādi pētniecības darbi noteikti var būt solis uz tās domāšanas attīstību un likumsakarību iegūšanu. Bet, lai to izdarītu, ir svarīgais arī elements un matemātiskie modeļi, un skatoties arī jaunā standarta ietvaros, es redzu, ka tā domāšana caur to, ka mēs veidojam dažādus modeļus, ir aizvien aktuālāk. Mēs veidojam matemātiskos modeļus, un šeit tas nelielais stāsts no manas iepriekšējās pieredzes par ekonomiku ir tas front office pret back office, ja tā sakot. Tie cilvēki, kas bankā strādā ar klientiem un tie, kas ir fona, joprojām tā kā back office cilvēki, bet joprojām svarīgi cilvēki. Un mēs arī visus priekšmetus varam sadalīt. Vismaz es tāds no dalījumiem būtu tādos front office un back office priekšmetos. Un matemātiku kā valodu, kā matemātisko valodu, kas apraksta procesus, likt tajos back officeos. Ka tas būtu tas priekšmets, kas mums dod rīkus, kurus mēs pēc tam viņus varam izmantot, lai aprakstītu to, kas notiek dabā. Un šajā gadījumā caur fiziku, ķīmiju, bioloģiju un tam līdzīgi. Un tad līdz ar to matemātika kā procesa apraksts ir ļoti kritisks un nepieciešams elements, lai mums palīdzētu analizēt, kas notiek. Un mēs varam skatīties un veidot jaunā standarta ietvaros dažādus modeļus un skatīties, cik ļoti katrs no modeļiem apraksta doto situāciju, un vai viņam ir kādi ierobežojumi vai nav kādi ierobežojumi un kā to varētu izmantot. Un modeļus mēs varam arī izmantot, lai prognozētu nākotni, un es domāju, ka tā ir, nav jau vairs nekādas noslēpums. Arī daudz lietas nākotnē tiek prognozēts izmantojot modeļus, kā piemēram laikapstākļus jau sen prognozē izmantojot matemātiskos modeļus, ar kuriem ir aprakstīti dabas procesi, un balstoties uz vēja temperatūras, vēja virzienu, stiprumu un temperatūrām var prognozēt, kas tuvākajā laikā notiks konkrētajā apgabalā. Un šajā gadījumā, kā to var skatīties arī fizikā, tad tas ir kustības apraksts. Mēs sākam ar vienmērīgu kustību, pēc tam mēs pieliekam vienmērīgi pātrinātu kustību, un beigās mums ir nevienmērīgi pātrināta kustība. Un šis ir atkal viens izvilkums kā piemērs, kur es šos elementus skatos. Kreisajā pusē mums ir vienmērīgi pātrināts kustības modelis, un tad mums ir nevienmērīgi pātrināts kustības modelis, ko varbūt mums nevajag pilnīgi matemātiski aprakstīt, bet mēs varam saprast, ka nevienmērīgi pātrinātu kustību mēs varam aprakstīt ar dažiem posmiem, kur katrs posms ir vienmērīgi pātrināts. Bet jebkurā gadījumā tie modeļi ir viens no elementiem, kas aizvien vairāk parādās, un tas nav tikai tagad mehānikas sadaļā. Mēs modeļus veidojam arī sadarbībā ar ķīmiju, par ātomu uzbūves modeļiem. Mēs veidojam modeļus arī ideāls gāzes modelis. Tātad mēs būvējam faktiski pasaules dažādiem modeļiem ar lielāku vai mazāku
precizitāti, cik labi vai slikti viņi apraksta faktiski to, kas mums ir apkārtnē novērojams, un balstoties uz to mēs varam kaut ko prognozēt. Arī kaut vai cik interesanti tas skanētu, bet arī koronavīrus, kas tagad ir aktualitāte, ir cilvēki, kas skatās, vai tas, kurā laikā tiek ietvītots, saslimušo skaits, saskana ar to skaitu, jo tika pamanīta tendence, ka jo vēlāk ietvīto, jo lielāks skaitlis. Un ir cilvēki, kas šos datus tad attēlo grafiski un skatās, vai tur ir kaut kāda tendence, un vai viņi ir lineāri, vai viņi ir eksponenciāla, vai kā tam līdzīgi. Tā kā mēs varam saskatīt modeļus dažādās situācijās, un man liekas, fizika ir tā, kas to var palīdzēt arī būvēt, bet ne tikai fizika. Un tad šitas, man liekas, ļoti interesants process, ko es lieku arī skolēniem, un arī dažreiz, diemžēl, bet arī, vai par laimi, bet arī manā dzīvē tā notiek. Tad, ja mums ir kaut kāds termiņš, kas ir jāizdara, tad mums ir zilais termiņš, un mums ir noteikti laika iepriekš kaut kāds laiks, kad mēs esam sākuši strādāt pie tā, tad lielākā daļa no laika mums paiet, es šito darīšu mazliet vēlāk. Tad mēs sākam stresot, un tad pēdējā brīdī mēs kaut ko izdarām. Izdarām visu darbu caur raudāšanu, nosolīšanos nekad mūžā to vairāk tā nedarīt, izdarām darbu, nodaram, un sāks nākamais process. Man liekas, tas ir ļoti interesanti, ka ir cilvēki, kas tam iet cauri. Arī man ir sanācis, un vēl joprojām sanāk šim iet cauri. Un, manuprāt, arī skolēniem tas sanāk, un tas jautājums, vai mēs to kaut kādā veidā akceptējam, tiekam ar to galā, netiekam to galā, daram, nedaram lietas, bet man liekas ļoti interesanta bilde, ko, man liekas, katrs no mums varētu kādā brīdī ar šo sevi saistīt. Es noteikti, tāpēc arī ieliku. Un tāpēc nākamais elements, par ko runāt, ir par patstāvīgās mācīšanās elementiem, kas cerams šos varētu palīdzēt mazliet tā kā sadarīt, lai tas zaļais būtu garāks un pakāpniskāks un mazāk stresaināks. Un tur būtu 3 lietas, par kurām es gribētu pastāstīt, ko es vairāk vai mazāk izmantoju savā mācību pieredzē, un jūs varat skatīties, vai jums tas ir vai nav. Ir sekotājs, video un CS, jeb ceļstaba darbi. Tie nav Counter-Strike. Tie, kas seko līdzi, tas nav Counter-Strike. Man ir skolēni, kas domā, kāpēc jūs Counter-Strike spēlēt? Nē, tie ir ceļstaba darbi. Pie tā tiksim. Sekotājs. Nedaudz par sekotāju. Sekotājs ir veids, kā skolēnam, tātad tie, kas varbūt par to nav tik daudz zināmi, ir tātad veids, kur mēs mācību priekšmetā esam sarakstījuši, kas tad skolēnam būtu jāprot, jāzina konkrētajā tematā. Tātad sasniedzamie rezultāti, bet ar mērķi, ka tas ir skolēnam pieejams, lai viņš var sakot, ko mēs šajā stundā esam iemācījušies, ko mēs vēl nezinām, cik daudz zinām un tam līdzīgi. Šos datus var izmantot skolotājs arī, lai sekot līdz tam procesam, lai monitorētu, tāpēc to sauc par sekotāju, un viņš var būt gan papīra versijā, gan elektroniskā versijā. Pēdējā laikā, ņemot vērā, ka mēs strādājam attālināti un ne tikai, bet mēs esam pārgājis vairāk tad, ja es viņu izmantoju elektroniski. Mums skolā ir pieejams Google sistēma, tātad mums visiem skolēniem ir Google e-pasti, Gmail bāzēt, līdz to mēs izmantojam Google Meet, Google Classroom, un mēs varam izmantot arī aptaujas. Un šajā gadījumā vienotajā kontu sistēmā ir izveidota Google veidlapa, kurā ir vairāku izvēļu režģa jautājums, tāda varbūt tehniska informācija. Tā, es atvainojos, es tagad dzirdu, ka kāds fonā kaut ko tur krakšķinās. Pārbaudiet, lūdzu, vai jums mikrofoni ir izslēgti. Es tagad uzreiz paskatīšos, vai es kaut kādā veidā varu visiem noslēgt, jo kādam kaut kas skan fonā. Bet, nē, es tagad uzreiz tā neatradīšu. Tātad... Nē, labi, turpināsim. Tad mums ir Google veidlapa par vairāku izvēļu jautājumu, un tad skolēns viņam autorizējoties iekšā ar savu skolas e-pastu, Gmail kontu, es redzu, ko viņš var atbildēt, un viņš tam var sekot līdzi. Un es tad aktuālos rezultātus varu arī redzēt. Un šeit ir vienkārši piemērs no vienmērīgas kustības, tas gan ir no pagājušā gada, kur mums ir sarakstīti elementi, prot aprēķināt vektoru, prot aprēķināt vektoru projekcijas, prot aprēķināt vektoru garu, un tad matemātiski elementi, kas arī mums bija šajā mācību gadā 10. klasē sākumā optimālajā līmenī bija jāmācās. Un tas, ko es redzu, tad fonā ir tātad viņu atbildes skalā no 1 līdz 4. Tātad 1 un 2 ir tad, kad es neprotu vai protu nedaudz, un 3 un 4 es protu izdarīt un protu paskaidrot citiem. Un šis tad man palīdz skatīties, ja man tas sarkanais stabiņš ir pārāk liels, tad es varu palīdzēt, pie šī jautājuma mums ir jāpiestrādā. Vai individuāli ar katru, ja es paskatos sīkākam tas ir, vai ja tas ir nospiedošs, tad daudzums, tad par to ir jārunā klasē vairāk. Bet tas var palīdzēt skolēnam plānot
savu darbu, tas viņam var palīdzēt saprast, ko viņš saprot, un jo īpaši uz datiem balstītu. Kā tad es zinu, ka es to zinu? Vai ir kaut kāds uzdevums vai aktivitātes, ar kur es pārliecinājos, ka es protu saskaitīt vektors, vai protu aprēķināt vektoru garumu, vai uzrakstīt koordinātas vienādojumu, vai kas tas būtu, kas man ir nepieciešams. Lūk, tas sekotājs ir viena no lietām. Otra lieta ir video. Pēdējo gadu laikā ir sanācis tā, ka esmu filmējis kādus video, un smieklīgi tas skan, es nezinu, kāpēc skolēni par to smējas, bet es pasaku, ieiet manā YouTube kontā, un tad viņi visi sasmējas, bet lai paliek. Tātad, tā kā mums ir Gmail konti, tad līdz to ir iespējams arī YouTube'ā ielikt video. Un tad, ja jūs ierakstīsiet Jānis Bukins, jūs arī atradīsiet tos video. Ja es saprotu pareizi pēc sekotājiem, tad ir daļa, kas nav mani skolēni, kas seko līdzi un šos video izmanto mācību procesā, droši varat izmantot. Cik labi māku, tik labi māku un viņus iefilmēt. Daži labāk, daži nedaudz, netik labi. Jūs kritiski varat izvērtēt, vai tur kas dar vai nedara. Pirmie video, par to es arī mazliet stāstīšu tālāk, kā tie video ir mazliet mainījušies, bet, man liekas, tā interesantā lieta bija par to, kad es ar vienu kolēģi sarunājos, viņi teica tā, man šodien skolēni sarūpē 200 sekotāju skaitu, tā kā mēs sākām skatīties video, viņi saka, vai sataisam, lai 200 sāk sekot, un tagad man ir 223 sekotāji. Un tas smieklīgākais, par ko es gribu padalīties, viņš teica, apsveicu, vēl tikai 2 nulles un varēsiet tapt par influenceri. Tā kā no 200 uz 20 000, kad dabūs. Tad būs influenceris, bet labi, tas nevienā brīdī nav bijis mērķis, un es nedomāju, ka kādā brīdī es to arī sasniegšu, bet jebkurā gadījumā ir video, ar kuriem skolēni var mācīties. Tas nenozīmē, ka viss process tajā notiek, bet tas ir iespējams. Un arī attālinātajā procesā. Par ko tad video varētu būt? Tas, kā es taisu tos video, ir dažādi veidi. Viens ir temata kopsavilkuma video, piemēram, ļoti iecienīts ir par elektromagnētiskajām svārstībām un viļņiem, 12. klases pirmais temats, kur 40 minūtēs tiek tā koncentrēti izstāstīts saturs. Tas varbūt iet mazliet pretī tam, kā to stāstīja Girds, ka te tā patiesība tiek vienkārši pastāstīta, tā viņa ir. Bet pēc tam tas video tiek pēc tam analizēts, un mēs pēc tam caur uzdevumiem un caur aktivitātēm tos stundās attiecīgi pārunājam un to domāšanu arī liekam klāt. Ir arī video, kuros tiek veikti kaut kādi demonstrējumi, piemēram, par gaismas laušanu, tiek uzfilmēti video, kurā var redzēt, kā gaisma lūst, un tad var pamanīt tās idejas, kad notiek pilnīgi iekšējā strošanās, kad nenotiek, kas ir vajadzīgs, lai gaisma lūstu vai nelūstu un tam līdzīgi. Vai ir arī tādi video, kas ir ļoti sīkāki, kā piemēram, kā es arī minēju par to, kā tad pārveidot formulas, izmantojot matemātiskas tās pamatprincipus, 2 ir 6 dalīts ar 3. Un tādi sīkāki video, no kuriem var mācīties. Un tad ir arī tādi video, kur, piemēram, varētu veikt mērījumus. Teiksim, Covid laikā, kas bija pavasarī, es biju uzfilmējis, kad es biju klasē, iefilmējis video, piemēram, matemātisko svārstu, un viņi veic mērījumus no šīta video. Ja, tātad mums ir video kā alternatīva pētījuma forma, no kura viņi veic mērījumus. Tie gan nav šajā gadījumā publiski pieejami, bet tādas esmu iefilmējis un skolēniem rādījis. Tā kā video var taisīt dažādākos veidos. Viens no veidiem, kā var turpināt, ir par to, ka tas video ik pa laikam tiek pauzēts, un tad skolēns līdzi viņam mācās. Ka, piemēram, mēs parādām 3 staru gaitas, un tad, kādi varētu būt tā pamatprincips, ko tu var saskatīt. Un tad skolēns ir aicināts no sākuma saskatīt, un tikai pēc tam šķirt tālāk. Un pēdējie video, ko jūs skatīsieties no pavasara, bija par to, piemēram, par masas centra atrašanu svirai. Bija tāds, ka no sākuma tiek aicināts skolēns pats rēķināt, un tikai pēc tam skatīties un salīdzināt, vai tas sakrīt savā starpā. Bet tas video var palīdzēt. Un tad ir 3. sadaļa, es to saucu par ceļastaba darbiem. Tas nāk vienkārši tāds brutāls tulkojums no vārda milestone. Mile kā ceļš, kā kaut kāda jūdza un stone kā akmens, tāpēc sauc ceļastaba darbi. Tie ir projektos, milestones ir tādi nozīmīgi punkti projektā, kurus sasniedzot, mēs varam kontrolēt, kas ir noticis projektā, vai mēs esam uz pareizām sliedēm, vai mēs esam tempā, vai projekts ir laika rāmī ietverts un tam līdzīgi. Un šajā gadījumā ceļastaba darbi ir treniņu uzdevumi, ko skolēni var pildīt, un tādā veidā viņi pārliecinās, vai viņi ir kaut ko apguvuši. Šie nav tik daudz uz spriešanu domāt, kā vairāk uz tādām tehniskām lietām, uz aprēķiniem, uz analīzi, uz grafikiem. Bet jebkurā gadījumā tādi viņiem ir pieejami. Pārsvarā viņi ir pieejami elektroniski. Es izmantoju vairākas vidas, es izmantoju Moodle vidi, šajā gadījumā zem eduspace.lv, un šeit ir 3 ceļastaba darbi par gāzu likumiem, kas tagad ir aktuālais temats 11. klasēm. Manā plānojumā varbūt jums ir pabeigts, bet es mazliet citādākā secībā eju.
Un savukārt šeit ir no uzdevumiem LV par 10. klasi, par vienmērīgu kustību un par ģeometrisko optiku. Tātad skolēniem ir iespēja praktizēt un saprast tās lietas, un jūs arī labajā pusē redzat, cik skolēni to ir pildījuši, bet sīkāk jūs neredzat. Bet, šie ir tie veidi, kā es varētu domāt un mēģināt atrisināt to fotografiju, to bildi par to, ka nedaram visu lietas pēdējā brīdī. Ko skolēni par to saka? Lai nebūtu tā, ka es viens runāju. Tad es ik pa laikam skolēniem uzdod aptauju, un šajā gadījumā šīs ir atbildes par to, ja šīs bija atbildes 12. klases skolēni, ko sniedza. Ja jūs dotu padomu 10. klasēm, kas tagad sāk mācīties, ko jums darīt, ko ņemt vērā mācoties fiziku pie Jāņa Bukina. Un tā atbildes bija tāds. Cītīgi pildat EduSpace, skatāties video, klausties stundā, darat visu laicīgi, nepaļauties tikai uz stundu, arī EduSpace ir pilns ar darbiem, obligāti klausties, ko stāsta stundās, nekavēt stundas, pildiet ceļstaba darbus, ja jūs redzat tās atsaucas, ka viņi to novērtē un redz. Galvenais plānot laiku, domāt par nododamajiem darbiem, mācīties, jo tas viss ir izdarāms, lai gan sākotnēji liekas, ka nav. Plānot laiku, atkal mēs atgriežamies pie plānošanas, jautāt, iesaistīties klases darbā, noteikti skatīties video, pildīt ceļstaba darbus, neatstāt uz pēdējo brīdi. Tā pieredze lēnā garā rodas. Forši, ka viņa rodas 3 gadu laikā caur savu pieredzi, ideāli jau būtu, ka mācāmies no citiem, bet kā mēs parasti jau mācāmies no sevis, ja mācāmies, tad mācāmies no sevis. Tā kā šie tie elementi, es domāju, ka šis nav nekas unikāls. Tie ceļstaba darbi, jūs viņus saucat par treniņu uzdevumiem, par mājas darbiem un citādi, bet faktiski tā ir daļa no mācību procesa, kas ir nepieciešama, lai mēs darbotos uz priekšu un labāk katru dienu mazliet nekā vienreiz daudz. Lūk, tās ir tādas lietas. Pa komandas darbu. Šī ir tāda viena ļoti klasiska bilde arī par to, ka, ja mēs strādājam komandās, tad parasti ir viens cilvēks, kas izdara lielāko daļu no darba, tad ir kāds, kuram vispār nav nojausmas, kas notiek, ir kāds, kas saka, ka palīdzēs, bet beigās nepalīdz. Un, tad Sāna komentārs tagad ir arī konkurss, kurā mēs no skolas piedalāmies. Un tur tieši šis pats arī ir. Ir cilvēki, kas izdara lielāko daļu, ir daži, kam vispār nav nejausmas, ko darīt, ir kādi, kas saka, kas darīs, bet tā arī neizdara. Un ir kādi, kas sākumā pazūd un dažreiz pat neatgriež. Daži atgriež, daži neatgriež. Ja? Tā kā tas spektrs ir dažāds, un to mēs arī izbaudām tad, ja mēs runājam par komandas sadarbības prasmēm. Arī šis ir stāstīts darbnīcās, bet tātad par to, ka tas vēsturiskais fons ir par to, kā es mācījos. Tad, kad es biju students, ko es mācījos? Man bija 2 lietas, kas man bija svarīgas. Lai es varu uzdot jautājumus, un to es vienmēr aicinu skolēniem. Šeit varbūt šajā prezentācijā tas nav tādā veidā ietvers, bet jūs noteikti mēģināsim uzdot jautājumus. Mums vēl ir 17 minūtes. Un otrs bija, lai es varētu sarunāties ar sev līdzīgajiem. Lai mēs varam kopā mācīties. Nevis es viens, bet ja man rodas jautājums un man nav pasniedzējs, tad man ir kāds komandas biedrs. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs veidojam komunas, mēs veidojam mācību grupas skolā, vai tas ir starp gadiem, vai klases ietvaros, vai starp klasēm, virtuāls vai fizisks, tas jau tad ir citādāk. Un tad tas piemērs, par ko es stāstu, ir tas, ka, kā tad mēs, ja mēs pildam kaut ko kopā, vai tad mēs visi darām visu, vai mēs sadalām, ko kurš dara. Īstenībā nav tādas vietas pareizās atbildes, jo mēs arī te ir izvilkums no tā, kad mēs ar skolēniem to pārunājām, ka tad, kad visi dara visus, ka tad ir lielāka iespēja visu iemācīties, ir vienmēr iespēja pajautāt, ir diskusijas, ir viedokļi, ir lēnāk, bet mēs trenējamies, mēs mācāmies, mēs atbalstam viens otru, tas ir pozitīvi. Tad, ja mēs sadalām, mēs varam izdarīt ātrāk, katrs izdara mazāk, bet iedziļinās sīkāk. Atbildība tiek attiecināta, jo ja es neizdaru, tad pārējā komanda no tā cietīs. Un mēs varam izvēlēties savu stiprās pusi, par ko mācīties. Ja? Un tad, kad tas balans ir abus divus mēģināt sabalansēt kaut kādā veidā un darīt, vai pildot izpratnes uzdevums, vai arī, piemēram, šogad, tas, kas tagad ir aktuāli, ir pētniecības darbi. Piemēram, ir 3 gāzu likumi. Šajā gadījumā jūs redzat izvilkumu no 3 gāzu likumiem, kurus tagad skolēni arī pētīs. Tā kā viņu nākamās nedēļas uzdevums 11. klasē ir pētīt 3 vēsturiskos gāzu likumus, izobārisku, izohorisku un izotermisku procesu. Un šajā gadījumā, tā kā tā ir simulācija, ir iedot iestatījumi katram. Un cilvēkiem ir jāizveido komanda no 2 vai 3 skolēniem, kas kopā veiks šos 3 pētījumus. Tad katrs veiks 1 vai 2 pētījumus, bet kā komanda viņi veiks visus 3 pētījumus. Un tad viņi nāks kopā virtuāli un dalīsies ar savu pieredzi. Tas, ko Džefs teica, viņi komunicēs savu pieredzi, lai pēc tam par to pildītu uzdevumus. Tad katram ir sava atbildība izpētīt vienu pētījumu sīkāk, bet pēc tam ar izpratni izstāstīt arī pārējiem, kas tur notiek no daļiņu kustības viedokļa, no molekulāra kinētiskās viedokļa. Tā kā
Šo lūdzu tad skatam, tā kā var izmantot kā piemēru, kur to likt kopā un darīt, ne tikai kā izpratnes uzdevumu, bet arī kā pētniecību. Katrs izdara vienu pētniecību, tad liek kopā. Otrs elements, kurus to es plānoju darīt, ir tagad pie optikas, pie ģeometriskās optikas, kur tur arī klase tiks dalīta, kur būs tādas lielas komandas, un tad komandā katrs taisīs vienu pētījumu, un pēc tam pastāstīs par viņu pārējai klasē īsumā, ko pētīja, kādi bija dati, kas par to liecināja, ka vai tur ir kaut kāda likumsakrība, vai nav likumsakrība un tam līdzīgi. Nu, lūk, tas ir par komandas sadarbības prasmēm. Es tā mazliet ātrāk sāku iet uz priekšu, lai mēs paspējam visu izdarīt. Un tad šīs, ja mēs runājam par komandas lietām, tad man liekas, ka šo nevar nepastāstīt, kas, manuprāt, ir ļoti kritiski, ja mēs skatāmies par komandu plašāk. Varbūt kāds no jums atpazīst cietumnieka dilemmu, kas ir daļa no spēļu teorijas, pamatprincipiem, ko ir vērts arī par skolēniem mācīt un saprast par viņu atbildību. Īsumā izstāstīšu to stāstu, varbūt tie, kuri nezin. Mums ir noķerti 2 cietumnieki, 2 noziedznieki, A un B. Un katrs no viņiem tiek tiesā, tā kā pratnāts atsevišķi. Un katram no viņiem ir iespēja vai nu atzīties, vai nu klusēt tajā noziegumā. Un tad ir jautājums, kas tad notiek katrā no gadījumiem? Ja viņi abi divi klusē, tad katrs dabū 1 gadu. Jo izmeklētājiem nav iespējams pierādīt, ka viņi tur ir darījuši, bet kaut kāds aizdoms ir, notiesā uz 1 gadu. Viņi 1 gadu pavadīja restē. Ja tagad skatāmies no cilvēka perspektīvas. Ja cilvēks atzīstas, pasaka, jā, tur mēs izdarījām, bet cilvēks B joprojām noliedz, tad sanāk tā, ka A, tā kā par to, ka viņš atzinās, sadarbojās, viņš tiek brīvībā, bet tas B, balstoties uz šo liecību, tiek notiesāts un dabū 20 gadus. Tieši tas pats notiek, ja B atzīstas un A klusē. Bet tad, ja abi atzīstas, tad abi dabū 10 gadus. Un šeit ir tā interesantā lieta par komandas sadarbību, ka bieži vien komandā individuāli skatoties, individuālais lēmums nav komandai izdevīgākais lēmums. Jo katram individuāli skatoties uz savu lēmumu, ja es skatos šādā perspektīvā, man labāk ir neklusēt, pateikt, ka otrs izdarīja, atzīties, un tad es tikšu vaļā. Un cerēt, ka tas otrs turēs to atbildību un klusēs. Un tad faktiski es iegāžu otru. Un tad sanāk tā, ka ja mēs abi šitā domāsim individuāli, domāsim, ka man šitā ir izdevīgāk, beigās sanāks tā, ka mēs katrs dabūsim 5 gadus. Līdz to komandas labā ir labāk pieņemt to lēmumu, kas individuāli izskatās neloģiskākais, bet, lai to izdarītu, ir jābūt uzticībai. Un man liekas, šito domu mēs esam šo spēlējuši uz končām ar skolēniem, un es esmu pamanījis, kāda notiek tur tā sadarbība, un nenotiek sadarbība kaut kādos brīžos. Cik ļoti svarīgi ir savstarpēji sarunāties un ievērot kaut kādus noteikumus. Un tas nav tikai tagad, mēs nedomājam tikai fizikas kontekstā, tas ir pasaules kontekstā, ka tai globālā sasilšanas kontekstā. Ja mēs vienojamies, ka katrs ievēros noteikumus, tad ievērojam. Tas pats uz epidemioloģisko situāciju. Ja mēs vienojamies, ka mēs ievērosim, tad visi ievērojam. Mums katram liekas, labi, es neievērošu, pārī ievēros, un tad nonāksim tur, kur nonāksim. Visi tā domās, visi neievēros un viens otru iegāzīsim. Un šī tāda lieta, ko tikai ar laiku saprot. Bet saprot. Ir daļa, kas saprot. Un es pamanīju, ka pildot šos komandas darbus, man nav nekādi dati, tādi reāli dati. Tad es pamanīju, ka tie skolēni, kas ir vairāk strādājuši komandā un ar kuriem mēs esam runājuši par to, ko nozīmē strādāt komandā, to cietumniekas dilemmas uzdevumu izpilda atbildīgāk un saprot, kā ir jāstrādā kopā. Bet tas man tikai tāds novērojums. Es nevaru atbalstīt ne ar kādiem pētījumu datiem, bet es pamanīju, ka tie, kas nē, tie gāž viens otru iekšā. Lūk, tā. Un tad šis ir ļoti interesanta lieta. Es mēģināšu izstāstīt, es zinu, ka es visam netikšu cauri, bet labi. Un šobrīd teicu tā, es runāju ar kolēģi par to, ko stāstīt, ar kādu pieredzi dalīties skolotājiem. Viņi teica tā, par šo noteikti pastāsti. Jo, ja pat man šis likās interesanti, tad tur noteikti kaut kas ir. Un tā ir skolotāja, mana kolēģi, kas ir ļoti klasiska mācīšanas stilā, kas vēlas mācīt ļoti klasiski un tā akadēmiski. Bet, diemžēl, viņi teica, šis ir ļoti interesanti un šito vajadzētu darīt. Un šis ir par pārliecības treniņu, kur tad tajā brīdī, kad skolēns atbild, viņš atbild nevis uz jautājumu, viņš atbild uz jautājumu, bet viņš arī atbild par to, cik pārliecinās. Tad, cik pārliecinās tu esi par to atbildi, ko tu sniedz?
Un to var izdarīt tikai, šajā gadījumā to var izdarīt EduSpace elektroniski. Tātad šajā brīdī, kad viņam tiek parādīts jautājums, viņš atbild ne tikai uz jautājumu, piemēram, kurš no minētajiem elektromagnētiskiem viņiem ir ar lielāko frekvenci, bet viņš arī atbild to, cik pārliecināts viņš ir par šo jautājumu. Vai viņš nav pārliecināts, viņš ir vidēji pārliecināts vai diezgan pārliecināts par jautājumu. Un kur tas slēpjas tas āķis? Tas āķis slēpjas tajā, ka tad, ja viņš ir pārliecināts atbild pareizi, viņš dabū vairāk punktus. Šajā gadījumā viņš dabū 1 punktu, te viņš dabū 2 reizes vairāk, te viņš dabū 3 reizes vairāk punktus. Bet, ja viņš ir pārliecināts un atbild nepareizi, viņš dabū -6 punktus. Un tad tas mērķis jau ir par to, ka mēs mēģinam dabūt to apziņu, ka es zinu, ko es zinu, un es zinu, ko es nezinu. Un caur to trenēt, ka nevis es vienkārši minu atbildes, bet domāju, vai tiešām es šo zinu, un ja es 80% no gadījumiem šķiet, ka es zināšu, tad es atbildu, ka es tiešām esmu pārliecināts par to, un nē, vai neesmu. To var elektroniski izdarīt, tā ir tā kā certainty-based marking, angliski, un tā ilgtermiņa dati, ko es esmu lasījis no tām Moodle help failiem, ir tas, ka tas rāda to, ka cilvēki aizvien apzinātāk apzinās, ko tad es zinu un nezinu. Un tas, ko katrs skolēns pēc tam beigās iegūst no šādiem darbus pildot, viņš iegūst arī savu ideju. Un mēs varam runāt ar bērniem par to, cik labi es zinu to, ko es zinu vai nezinu. Un šajā gadījumā šis ir piemērs no viena skolnieka. Mēs atbildējām uz 8 jautājumiem. Un 4 gadījumos tas skolnieks atbildēja, ka es esmu pārliecināts, ka es to atbildi zinu. Un arī visos 4 gadījumos tā atbilde bija pareiza. Tas nozīmē, ka viņš zina, ko viņš zina. 3 gadījumus viņš atbildēja, ka viņš šaubās. Tā, laikam zinu, bet varbūt arī nezinu. Un no tiem 3, 2 gadījumos viņš bija pareizi un vienā nebija pareizi. Tā tad atbilstoši arī novērtēja. Un vienā jautājumā viņš nebija pārliecināts par to, kas zina vai nezina. Tā tad atbildēja unsure, ka neesmu pārliecināts, bet īstenībā viņš bija pārliecināts. Un tajā tā atbilde bija pareiza, un tad tā sistēma rādīja to, ka es esmu, tā kā domāju mazliet par zemu par sevi. Bet es domāju, ka ilgtermiņā šādu jautājumu došanu un analīzi varētu trenēt skolēniem to pārliecību par to, ko es esmu iemācījies. Esmu to veicis tikai ar 12. klasēm, šo mēnešu laikā nedaudz pie elektromagnētiskiem viļņiem un nedaudz pie optikas. Tā kā es nevaru nekādus gala rezultātus teikt, bet šis ir tāds interesants elements, par kuru varētu padomāt. Par to, cik ļoti es esmu pārliecināts, ka es to zinu, un uz ko es bāzēju savu pārliecību. Lūk, un pēdējais informācijas apkopojums, lasot no vēstures, bija tāds teiciens, ka es jums rakstu garu vēstuli, jo nebija laika uzrakstīt īsu vēstuli. Tā teica Marks Tvens, un īstenībā tā ir ļoti svarīga lieta, arī domājot par kritisko domāšanu. Un viens no elementiem, kad gan pagājušajā gadā, gan šogad, ko es dodu 12. klasēm, ir taisīt tā saucamos galerijas metodas darbus, kas šajā gadījumā ir parādījušies vairāk kā video virtuālajā gadījumā. Un pagājušajā gadā viens no uzdevumiem bija uztaisīt īsu video, 3 minūšu video par eksoplanētām. Tātad vai mums ir kāda, tas bija astronomijas tematā pēdējā, tātad bija jāidentificē viena eksoplanēta, jānoskaidro, kāda dzīvībai svarīgi kritēriji ir vajadzīgi, lai vispār dzīvība būtu uz planētas, un vai tur tie tiek ievēroti. Un šajā gadījumā šis ir vienkārši viens ekrāna šāviņš no viena video, kur skolniece to veidoja. Bet tā galvenais komentārs beigās bija, jo sākumā tas uzstādījums bija tāds, ka bija 3 minūtes. Jārunā 3 minūtes. Likās, kur tik daudz, un pēc tā video teica, es nekad nebiju domājis, ka 3 minūtes tik ātri paies. Kad viņi mācījās to informāciju strukturēt un ielikt iekšā. Tas varbūt tāds viens elements, bet kas arī tomēr palīdz viņiem tajā virzībā uz to, ka mēs mācāmies sev prasmes, nevis mācāmies vienkārši kaut kādus faktus, ja mācāmies strukturēt informāciju. Lifta saruna ir viens no elementiem, kas arī varētu būt. Lūk, es esmu izgājis cauri lielākai daļai elementu. Kas tālāk? Un pēc tam uz jautājumiem. Kas tad tālāk? Viena lieta, ko es esmu sapratis pēdējo gadu laikā, ka joprojām ir svarīgi domāt pie tā, ka skolēniem ir jātrenējas skaidrošanā. Un šeit šogad pie vielu fizikālajām īpašībām un gāzu likumiem es tam mēģināju pievērst uzmanību, lai viņi mēģina skaidrot un iet tajā kļūdu un trial error metodē, ka viņi mēģina izskaidrot, un īstenībā varēja pamanīt, ka laika gaitā to pāris nedēļu, mēnešu laikā, ka mēs katru stundu mēģinājām kaut ko izskaidrot, parādījās lielāka izpratne, kas kur kā notiek, bet tas ir noteikti elements, pie kura ir jādomā un jāskatās tālāk.
Mums šogad skolā parādījās baltās tāfeles. Tas varbūt ir kā klasvadības rīks, ko es izmantoju, bet es joprojām vēl domāju, kā kur ko izmantot. Es domāju, noteikti ir skolotāji, kas tos, es zinu, ir izmantojuši, tā kā tas būtu elements, ko tādu tā kā klasvadības elementu izmantot, kā mazas baltas tāfelītes izmantot, lai viņi tur radinātos, rakstīt savas kļūdas, jo es pamanīju, ka uz baltām tāfelītēm viņi ir daudz brīvāki uz to rakstīšanu, ka viņi tiešām grib tur rakstīt un kļūdīties, viņi ir gatavi kļūdīties un labot savus kļūdas, un saskatīt to būtību, un saskatīt, kas tad ir galvenais tajos elementos, vai neliela izmaiņa ir būtiska vai nav būtiska, tāda lielās bildes saskatīšana joprojām ir svarīgs elements, kas arī sasaistās to ar ģirtu. Bet, nu labi, bet visam, nav jēga no šī visa. Jo es tā domāju, stundas ir tik, cik ir. Mēs satiekamies skolēniem tik, cik satiekamies. Bet ja mēs varēsim katru dienu pabeigt ar ieguvumu, ka katra diena, ka skolēns un mēs kā skolotājs redzēsim, ka katra diena ir ar savu pievienoto vērtību, ka mēs izējam no skolas gudrāki ārā nekā ienācām, man liekas, ka mērķis būs sasniegts. Ja tas vēl sajiet kopā ar to visu, ko no mums grib sabiedrība, ideāli. Bet ja mēs varam atbildēt uz to, ka jā, šodien mēs zinām, ko mēs apguvām vai pratām labāk nekā pirms dienas, es domāju, mērķis būs sasniegts. Ja? Mēs būsim domājuši personības, mēs būsim tādi, ko mēs atzīstam, ka mēs protam lietas un apzināmies, ko protam. Nu tā, tas tāds uz filozofisks nots varbūt noslēgums, bet pievienotā vērtība. Pie izvērtējuma varbūt šajā brīdī neskarsimies, bet ar jautājumiem. Ja? Tātad te bija daži jautājumi čatā, cik viegli skolēnam novērtēt sniegtā dziļumu, piemēram, vektoru saskaitīšanu, cik dažādi dziļumu uzdevumi skolēnam jāpild, lai kvalitatīvi novērtētu vai prasmi ir sasniegt. Un tad šajā gadījumā rakstot tos sekotāji, tas tiek, es viņu speciāli rakstu ļoti smalki. Tad faktiski viena kompleksa prasme tiek sadalīta apakšelementos, kur katrs elements tad ir kā tāds vairāk zinu, nezinu līmenī. Okay? Vai es protu saskaitīt geometriski, vai es protu saskaitīt algebriski, vai es protu saskaitīt ar trīsstūra metodi, ar paralelogramma metodi. Nu, dažreiz pat tas noiet tik sīkos līmeņos. Jautājums ir pēc tam, tad nākamais elements, vai es protu saskaitīt kontekstā sarežģītākos uzdevumos. Tas jau būs nākamais elements, kā to saskatīt. Ja? Tā kā, jā, šis iet varbūt mazliet tādā nelielā pretrunā ar to kompleksumu, bet tas, kā es redzu, kā to darīt, ir, kad mēs viņu saskādam līdz kaut kādiem tādiem maziem klucīšiem, kā Slava teica, līdz maziem Lego klucīšiem. Un tad, ja es to katru Lego klucīti varu novērtēt, jā, tad tas man palīdz. Varbūt dažreiz tas ir jādara, varbūt tas nav jādara. To es tā nevaru atbildēt, bet lai tas sekotājs strādātu, tad tur ir jāiet līdz tādām smalkākām lietām, tik tālu, cik es esmu to novērojis. Kā jūs panākat, ka skolēnu apziņā ir ideja par mācīšanos sev, nevis skolotājiem? Es nezinu. Man liekas, ka dažreiz viņi joprojām mācās man. Spriežot pēc kaut kādiem rezultātiem, dažreiz ir tā sajūta, ka viņi to dara, tāpēc, ka man to vajag. Bet tas ir par to, ka mēs runājam un saskatām jēgu. Es strādāju ar vidusskolas klasēm, varbūt es to nepieminēju, es nestrādāju ar pamatskolas klasēm. Bet man liekas, ka redzot to pievienoto vērtību no informācijas analīzes un no tā, es domāju, ka laika gaitā tas tā izveidojas. Bet joprojām ir skolēni, kas domā, ka viņi to dara tikai tāpēc, ka viņiem vecāki liek vai skolotājs liek vai tam līdzīgi. Es negribētu apgalvot tagad tā skaļi, ka visi mācās sev. Varbūt ar laiku viņi to saskata. Varbūt 12. klase beidzot viņi saskata, bet joprojām spriežot pēc rezultātiem ir brīži, kad viņi to nesaskata. Un nav tā, es nevarēšu. Bet es ceru, ka varbūt šis daļa no šī kopuma palīdz viņiem to dabūt, to ieguvumu, to saskatīt, to varbūt tā. Daži saka, ka tie ikdienas piemēri sasaist ar ikdienas piemēriem palīdz to sasaistīt. Fizikā tas ir tā pateicīgi. Ķīmijā tas ir dažreiz izaicinājums, lai tās fundamentālās lietas domāt, tur tā ikdiena varbūt mazāk, kā sadzīves ķīmija, tas ir atsevišķa sadaļa. Kā skolēnam var panākt, lai skolēns pats sev mācās? Tas, man liekas, līdzīgs elements. Attiecībā uz ceļastaba darbiem, es viņus nekad nelieku obligāti pildīt, bet es pēc tam parādu datus. Un daļa no skolēniem motivācija ir atzīme. Un tad es parādu datus, ka tie, kuri ir pildījuši ceļastaba darbus, ir vidēji 2 balēm augstāko atzīmi, tad dažreiz tie dati nostrādā. Un viņi ierauga, jā, ir vērts to darīt.
Varbūt tas palīdz. Un kaut kādi datu rādīšana, kā šis elements tev ietekmē šeit. Ka mēs apzināti izrunājam lietas. Okay? Iemācījāmies šo, mēs redzam, kā šis ar šo saistīts kopā. Un tad, ja mēs ieraugam to cēloņu seku analīzi, kā viens cēlonis ietekmē noteiktās sekas, es ceru, ka tas palīdz viņiem ieraudzīt to, kā mans šis darbs, apzināts darbs, palīdz sasniegt rezultātu. Es noteikti runāju arī par, atkal no ekonomikas, es runāju par alternatīvo cenu, jeb opportunity cost, kā kaut kā darīšana ietekmē mani. Tālāk, kā, piemēram, ja es šodien aizēju uz treniņu, tad mana maksa ir zemāks vērtējums nākamajā dienā, jo es vienkārši neiemācījos kaut kādas lietas. Ja? Tā kā varbūt tas dažādas alternatīvas un to salīdzināšanu, kas dod kuru ieguvumu palīdz viņam. Varbūt palaidu garām, bet kādā programmā tika veidota pārliecības treniņa jautājumi. Tātad pārliecības treniņa jautājumi tiek veidoti EduSpace, jeb Moodle vidē, un tur ir iespējams, tad, kad veido testu, tad ir iespējams izvēlēties certainty-based, pārliecībā bāzēti vērtējumi. Un tad to uzliekot, tad attiecīgi tas uzdevums, jo uzdevums pats par sevi tiek izveidots kā uzdevums, tikai pēc tam pie vērtēšanas tiek uzlikts tas veids, kā viņš tiek vērtēts. Bet es domāju, ka tie, kuriem nav saistība ar Moodle sistēmu, tad tas ir jādara vienkārši pārunājot šos elementus kā daļu no mācību procesa pārunājot, mēs to mēs tā kā novērtējam un tad pārunājam, bet to var darīt arī pakāpeniski pēc katru uzdevumu. Arī tā Moodle Help sistēma saka, ka pēc katru uzdevumu vajadzētu to darīt, varētu vienu no sistēmām darīt. Neesmu pamanījis, kā to varētu izdarīt Google Classroomā un Google bāzētā sistēmā, tur es to neesmu pamanījis. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es Moodle izmantoju. Lūk, tāpēc tālūk. Jā, tad, ja jums ir palikuši pēdējās 5 minūtes, bet ja jūs varētu man atbildēt uz jautājumu, uz kādu no šiem jautājumiem čatā, es labprāt būtu priecīgs, bet tad paldies jums par uzmanību. Man bija liels prieks veidot šo prezentāciju, man bija liels prieks pārdomāt vēlreiz savu dzīves katram, tiešām dzīvi, 10 gadus, ko, kur, kā es esmu darījis vai neesmu darījis. Es noteikti gribu, EduSpace ir viena no vidēm, tad es noteikti jums rekomendēju pārdomāt savu dzīvi. Tas izklausās tā varbūt mazliet depresīvi, bet noteikti man radās lielāks prieks būt skolotājiem, veidojot šo prezentāciju. Paldies jums par to, ka jūs bijāt. Paldies par to, ka jūs esat. Paldies par iespēju man dzīvot savu dzīvi kopā ar jums. Šis ir vēl viens no iemesliem un viens no ieguvumiem man, kas var atskatīties uz dzīvi.